Man neiziet ārā no galvas, kopš es dzirdēju Ašerādena runu, un tā nav pirmā reize, ka man nāk prātā šī vecā anekdote, klausoties finanšu ministrā. Un tā anekdote ir tāda: valsts vadītājs uzstājoties lasa un tad sekretārs viņam saka tālāk, teksts ir tālāk, šie ir olimpiskie apli. Un tas ir tieši, Ašerādena kungs, piedodiet, bet tas ir tieši tas, kāds ir jūsu runas. Ja jums būtu jāpasaka kaut kas par finanšu sektoru, par ekonomiku, tāpat kāds, es nezinu, ko jūs pateikt, man pat nav. Tas ir, vai jūs vispār saprotat, man nevajag nolasīt tekstu. Man vajag vienkārši, lai jūs godīgi nāktu, izstāstīt, kāda ir ekonomiskā situācija valstī, kāda finanšu situācija, ko mums sagaidīt. Jūsu runā viss ir tik skaisti, bet mēs redzam, ka tas skolu reforma ir bijusi kaķim zem astes, jo naudas nav. Tagad parādās kaut kāda virsraksta. Jūs mums esot šodien šeit stāstījis par kaut kādu ministriju apvienošanu. Kurā brīdī jūs to paspējāt? Es nesaprotu. Varbūt es kaut ko netvaru vienkārši. Bet labi, ko vairs par to, bet par tām runām, tu saprati, turpat jau vairs nav saturs tajā, ko pat jums uzraksta priekšā. Nevis tas, ka jūs to pats pat būtu rakstījis. Ja? Tiešām viss to klausoties, es domāju, ka ne tikai Kulberkungs šodien sajūtās kā idioti, bet kā idioti sajūtās arī tā daļa deputāti, kas vēl nav pazaudējuši kaut kādu saikni ar ārpasauli un ar to, kas notiek šajā namā. Un ja jūs šodien iziet ārā pirms pašvaldību vēlēšanās pie vienkāršiem cilvēkiem un pajautāt viņiem, kas jūs uztrauc visvairāk, viņi atbildētu jums visvienkāršāko lietu. Tas, ka mūs neviens neklausās, nedzird un ar mums vispār neviens nesarunājas. Un tā laikam ir. Nekāda cita secinājuma pēc tieši vienotības deputātu runām, man nav. Es nezinu, no kurienes jūs raujat to, cik viss mums ir labi, cik viss forši, būs vēl labāk. Un jūs neredzat tajā pat laikā to, ka jums ir tikai plāni, jums ir tikai papīri, bet iztrūkst reāls rīcības darba un rezultātu. Bet jūs turpināt sev slavēt, malači.